Kolēģi jūs gāza no mēra krēsla par pārāk lielu sevis reklamēšanu. Dāvinājāt bērniem biļetes uz cirku, jaundzimušajiem sudraba karotītes, bet kronis visam bija plakāts ar jūsu portretu pirms iebraukšanas Jūrmalā. Jūs taisnojāties, katrs turists jāsveic visaugstākajā līmenī. Vai jūs tiešām domājat, ka esat tik slavens, ka turisti no Krievijas un Lietuvas ieraugot jūsu seju jutīsies īpaši pagodināti? Šeit bija īpaša turisma kampaņa, es par velti, kas nemaksāju, domāju, nevienu santīmu, sarunāju gan latviešu, gan krievu valodā reklāmas Latgalē, Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Rīgā, lai ziemas sezonā turisti brauc uz Rīgu savā vārdā uzrunāju. Kādēļ tieši jūs, kādēļ ne Laima Vaikula, piemēram, kur būtu daudz populārāk Krievijas turistiem? Es nezinu, kāpēc varbūt Laimai Vaikulai nebija laika to sarunāt. Ja es to izdarīju, sarunāju par velti Jūrmalas domē, viņi brauc iekšā. Tas nozīmē, ka viens būtu varējis uzlikt plakātu un aicināt Jūrmalnieks, arī Zenieškungs varētu tā izdarīt. Es tikai priecātos, ja Laima Vaikula būtu sarunājusi noteikti, ka Laima Vaikula arī sveicināt, jo tas bija viens kampaņas. Kā es domāju, šī kampaņa bija veiksmīga, jūs plakātu veicināja vairāk? Jā, šī bija veiksmīga. Es februāra sākumā apmeklēju vairākas turismu pakalpojumu iestādes, piemēram, Marienhofā es prasīju viesmīļiem, nu kā jums ir, vai katru dienu ir tāds pieplūdums? Un viņi jūs atpazīna pēc šiem plakātiem? Nē. Jūs jautājat par pieplūdumu. Jā, tik tiešām nebija Majora stāvvietā, kur mašīna nolikt, un Jomas iela bija tikpat pilna kā vasarā. Bet jūs prāt nebūtu godīgi šo reklāmu tomēr ierēķināt priekšvēlēšana aģitācijas izdevumos? Tas ir uzraugošo institūciju uzdevums, un tā katrā ziņā tagad šobrīd, kad uzraugošās institūcijas skaita katru santīmu, tad es domāju, ka viņi par to parūpēsies. Paldies!